Parunāsim nedaudz par presi. Par preses sižetiem. Piemēram, par nekā personīga sižetu, kā ieviešot eiro, nekādu būtisku izmaiņu preču cenu ziņā nebūs. Uz vienu preci. Bet jūs iedomājaties, ka maize, čučuķi, piens, arī bišķīt, vēl kaut kas. Kopsumā sakrājās tīri daudz. Un kā saprast, būtisku izmaiņu nebūs? Vai būtiski nozīmē tad, kad viss vairs paelpot nevar? Manuprāt, katrs santīms, kuru dēļ eiro ieviešanas mums ir jāpārmaksā, katrs santīms pieder jums, man, tātad mums visiem. Un es neredzu neviena argumenta, kāpēc būtu jāpārmaksā, tikai tāpēc, ka kāds šaura cilvēku grupa to vēlas. Bez nekāda loģiska pamatojuma. Runājot par loģiskiem pamatojumiem. Valdis Dombrovskis, iesākot eiro ieviešanas procedūru, solīja, ka eiro atbalstītāju skaits izaugs no 2 līdz 50%. Kur tas ir? Eiro atbalstītāju skaits sarucis no 25 uz 20%. Turklātās ieviešot eiro, tika solīts, ka eiro būs īpaši izdevīgs uzņēmējiem. Nekā personīga raidījuma sižetā tika runāts, ka pēc jaunā gada dēļ eiro vairāki tūkstoši uzņēmēju vienkārši nestrādās. Streikos. Un te man rodas tāds jautājums, kāpēc radīt pašiem sev zaudējumus? Streikošana nodara zaudējumus tikai pašiem sev. Es nesaprotu, iedomājieties, kā būtu, ja šitajos te decembra 15. 20. datumos uz valsts kasi vienkārši netiktu pārskaitīts neviens santīms. Tāds neliels pārsteigums tiem, kas darījuši visu, lai ieviestu eiro. Viss, nebūs viņiem naudas prēmijās. Ko viņi tagad darīs? Un, manuprāt, šīs te gadījums būtu tieši tas, kas liek izciest tiem, kuri patiešām ir vainīgi. Es ļoti šaubos, ka tie uzņēmēji, kas pie mūsu ekonomikas cīnās, mēģina izgriezties, kaut kā savelk jostas un mēģina izdzīvot, es ļoti šaubos, ka viņi vainīgi pie šitā eiro. Eiro nevienam nav vajadzīgs. Vismaz 80% cilvēku ne. Es, protams, neesmu uzņēmējs. Man arī savu uzņēmumu nav. Bet es negribētu, ja man būtu uzņēmums, es negribētu, ka es pats radu sev zaudējumus.